Labdien! Esiet sveicināti Vivendi Veselības akadēmijā, kur līdz 10. oktobrim 4 diskusiju un 2 praktisku nodarbību ciklā runāsim par galvas sāpēm un dažādām tās ietekmējošām situācijām. Tā kā septembris ir starptautiskais sāpju mēnesis, tad pirmās 2 sarunas bija veltītas migrēnai un retāk sastopamajām galvas sāpēm. Un šīs abas diskusijas ir iespējams jau šobrīd noklausīties Vivendi sociālo tīklu kanālos. Savukārt, oktobrī, kas ir starptautiskais psihiskās veselības mēnesis, mēs pievērsīsim uzmanību emociju mijiedarbībai un to ietekmē uz galvas sāpēm. Tādēļ šodienas tēma ir psihosociālo faktoru nozīme galvas sāpju izcelsmē. Turpmākās pusotras stundas laikā mēs sarunāsimies par to, kā galvas sāpes var liecināt par disbalansu, kas dzīvē ir radies, un arī par to, kā ārstēt galvas sāpes bez medikamentu palīdzības. Klausoties šodienas sarunu, katram ir iespēja uzdot gan ērtus, gan neērtus jautājumus mūsu šodienas speciālistiem, un to droši var darīt vai nu saitē, kas parādās ekrānā, vai arī čatā, klausoties diskusiju. Un, protams, arī šodienas diskusiju varēs noklausīties Vivendi centra kanālos. Mans vārds ir Agīta Ome, es esmu ārste psihoterapeite, un šodien sarunāšos ar neiroloģi, sāpju speciālisti, pirmā Latvijas galvas sāpju biedrības vadītāju dr. Dainu Jēgeri. Un neiroloģi ar padziļinātu interesi galvas sāpju jomā dr. Ievu Balodi. Es aicinu jūs abas iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, kā jūs esat nonākuši neiroloģijā un kā jūs profesionālajā dzīvē ierindojas psihosociālie faktori galvas sāpju jautājumos un arī, protams, kādēļ jūs prāt ir aktuāli runāt par šo tēmu, doktor? Jā, man ir bijusi tāda iespēja sekot galvas sāpēm. Diagnožu grupai galvas sāpes no pirmsākumiem Latvijā, kad galvas sāpju diagnoze tika uzskatīta tāda ļoti nekorekta, jo galvas sāpes vispār tika uzskatīts par simptomu. Simptoms un nevis saslimšana. Un no tā brīža 98. gadā, kad mēs izveidojām galvas sāpju biedrību, šī tēma attīstījās, mēs iepazīstinājām cilvēkus, gan pacientus, gan ārstus, attīstība notika ļoti strauji interesanti, un mēs esam tagad situācijā, kā galvas sāpes tiek novērtētas, tiek saprasts, cik tās ir nozīmīgas, cik tās ir traucējošas, cik tās iespaido mūsu darbu, mūsu sadzīvi, mūsu emocijas, mūsu sajūtas, un ko mēs ar tām arī varam darīt. Šīs process ir turpinās, mums ir ļoti daudz iespēju pašlaik gan novērtēt, cik galvas sāpes iespaido mūsu darbu, gan arī viņam palīdzēt cilvēkam justies labi. Es domāju, šī ir attīstība, kas noteikti aizvedīs kaut kur tālu, mēs varam precizēt un paredzēt ļoti precīzi, kā tas notiks tālāk, bet pēc tā, cik ļoti daudz speciālisti iesaistās pašlaik galvas sāpju ārstēšanā, cik liela ir interese, gan tie ir gan fiziķi, gan ķīmiķi, gan zāļu veidotāji, gan psihologi, gan psihoterapeiti. Es domāju, ka šis arsenāls, kas palīdz ar galvas sāpēm dzīvot, vai bez galvas sāpēm dzīvot, ir diezgan plašs. Un mēs esam tie ārsti, kuri var kādreiz iedot vērtīgu padomu, tas var būt viens vai vairāk padomi, vai tieši tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Tādēļ es domāju, ka cilvēkam galvas sāpēm nevajag ciest, nevajag izlikties par vārenu, lielu. Es nerādīšu, ka man sāp galva, bet atnākt parunāt. Tas var novest pie laba iznākuma, pie labas sadarbības ar to, ka cilvēks tiek atbrīvots no liela sloga un mokām. Lūdzu. Paldies. Dr. Ievu Balodi. Jā, es esmu dr. Ievu Balode, neiroloģe ar padziļinātu interesi tieši galvas sāpēs un vispār dažādās arī cita veida sāpēs. Kā tas sākās, tas bija, ka pēc rezidentūras beigām uzsāku darbu ambulatorijā praksē, un tad pēkšņi ļoti daudz tie sāpju pacienti viens pēc otra, un tad sapratu pēc savas pieredzes, cik tas ir svarīgi, cik tas ir aktuāli visiem, ikvienam no mums kādreiz kaut kas ir sāpējis, un bieži daudz tieši nāk arī ar galvas sāpēm, un dažreiz jāpat kautrējās teikt, vai, ka tas jau nav nekas tāds, un tā tas sākās tieši man interesi par sāpēm.
Un tieši par psihosociāliem faktoriem es arī savā praksē redzēju, ka ļoti daudz reizēm nepietiek tikai ar medikamentiem, bet vajag arī dažādu citu veidu atbalstu, psiholoģisko vai ar fiziskām aktivitātēm, visu kaut ko tādu. Un tā es arī nonācu, ka es izgāju vienu gadu kursu ar tādu padziļinātu ieskatu tieši psihoterapijā. Un tad varbūt tā, ka es esmu varbūt informētāka tagad par arī dažādiem emocionāliem faktoriem, kas var ietekmēt dažādu saslimšanu gaitu, arī it īpaši arī vēl migrēnu. Tā kā pacientiem es arī tagad sāku vairāk jautāt nevis tikai par simptomiem, kā sāp galva un visu to raksturojumu, bet arī dažreiz pajautāju arī par bērnību, varbūt pat vai kas ir kaut kādas traumatiskas pieredzes, kas ir pieredzētas, jo tas arī var atstāt ietekmi uz cilvēku visu dzīves garumā un arī uz terapiju. Jā. Reizēm tieši galvas sāpes ir tās, kas pirmās ziņo par disbalansu dzīvē. Un zināms arī, ka jebkuras veselības problēmas, jebkuras traucējumus mēs varam aplūkot biopsihosociālā modelī, ņemot vērā gan ģenētiku, gan epiģenētiku, gan dažādus iekšējās pasaules faktorus, sociālus faktorus. Un šodien arī koncentrēsimies uz šiem psihosociālajiem faktoriem, uz dzīvesveida faktoriem, kas ietekmē galvas sāpes un, protams, arī otrādi. Un pajautāšu, doktori, jums, kāds ir tipisks galvas sāpju pacients jūsu praksē? Tā var būt gan sieviete, gan vīrietis. Biežāk tā ir sieviete. Vai nu tādēļ, ka migrēna ir biežāk sievietēm, vai arī tādēļ, ka sievietes atklātāk pieraduši runāt par savām sajūtām, kurām bieži vien neatrod izmaiņas laboratorijas izmeklējumos vai instrumentālos izmeklējumos, bet sieviete atnāk un stāsta, ka viņai sāp galva. Pusi uz pusi. Reizēm sievietes saka, man liekas, ka ne migrēna, es gribu apstiprinājumu. Reizēm tas ir jautājums, man sāp galvu, ko man darīt. Biežāk tās ir sievietes līdz pensijas vecumam. Un šīs sievietes ļoti bieži, lielākā daļā gadījumu, es domāju, 2/3 gadījumu, ir diezgan emocionāls, jo arī migrēnas pacientu psiholoģiskais raksturojums ir tāds, ka tie ir vairāk jūtīgi. Cilvēki vairāk orientēti uz sajūtām, uz apkārtējās pasaules impulsu analīzi, kuras vairāk iedziļinās arī attiecībās, kurām līdz ar šo jūtīgumu varbūt ir arī lielāka atbildes reakcija uz dažādiem nepatīkamiem kārdinājumiem. Ļoti bieži sākot sarunu ir tikai šis teikums, man sāp galva, tad un tad viņi sāk sāpēt, tādas un tādas sāpes ir tik un tik bieži, es lietoju tādas un tādas zāles, un tad ir klusums. Nākamie jautājumi seko, lai es izprastu, ko man darīt ar tām galvas sāpēm. Kādi jums sākās galvas sāpes? Vai jūs varētu saistīt kādu emocionālu notikumu ar to laiku, kad jums sākās galvas sāpes? Vai tur bija kāds zaudējums, vai tur bija kādas attiecību krīze, varbūt jūs mainījāt dzīves vietu, vai jūs mainījāt darbu, vai kāda ietekme darbā, vai pārstrādāšanās. Tātad šī vesela rinda psihosociālo faktoru, kas ir ar ļoti lielu ietekmi, un bieži vien tā ir ļoti būtiski, lai palaistu galvas sāpes. Iespējams, galvas sāpes iepriekš bija ļoti retas, bet ir kaut kāds šis viens liels moments, kas palaiž galvas sāpes, tās kļūst biežākas, intensīvākas, grūtāk upējams, mokošākas, kas pacientu atved pie ārsta. Tas tāds apmēram raksturojums. Protams, ir bērni, ir jauni cilvēki, kurus atved vecāki, ir pensionāri, kurus atved bērni, ir tādi, kur atnāk paši, kurus atved. Jo bieži vien līdz cilvēkam ir apnicis nepārtraukt gādāt kaut kādas parastās zāles vai saukt ātro palīdzību. Tāds mans pacients vidējais. Un, doktor, kā ir jums, vai ir līdzīgi? Jā, noteikti līdzīgi. Par vīriešiem teikt, ka parasti kāds pierunājis atnākt. Tā kā parasti sieva vai kāds cits, vai ka redz, teiksim, ka sieva ārstē savu migrēnu, un tad vīrs arī saņemās, arī atnāk. Un
pacientes, teiksim, ar migrēnu, manā pieredze arī vairāk ir tādas uz mērķi orientētas, ka viņas grib tādas soli pa solim visu izdarīt un tādas, mērķtiecīgas un perfekcionistiskas arī, tāpēc varbūt, ja kaut kas neizdodas, varbūt arī tā emocionāla reakcija uzreiz ir tā sāsinātāka, tā kā tas perfekcionisms, tā vienmēr tās sievietes arī profesionāli attīstītas, darbs ir svarīgs un tā kā tas manā pieredzē arī, kas ir tā, ko es esmu ievērojis. Kā jums abām šķiet, kāpēc tā varētu būt, ka tieši šīs iezīmes, mērķtiecība, perfekcionisms, tādas neirotiskas iezīmes, strādīgums, varbūt vai spēja tiekties daudz, darboties, kādēļ šīs iezīmes varētu būt saistītas? Jūs domājat, ka perfekcionisms un tieksme labi strādāt ir neirotiski īpašība? Neiroticisms, jā. Man liekas, ka tā ir laba pazīme, laba iezīme cilvēks. Grib savu darbu labi darīt, un migrēna viņam traucē. Šie cilvēki arī parasti grib izprast, kāpēc tā migrēna ir notikusi un kas ir iemesls. Jā. No savas puses var teikt, ka visas tās personības īpatnības, arī perfekcionisms, ir kā adaptācijas reakcija, kas bērnības laikā tev, kā, protams, ir arī ģenētiskie faktori, ir iedzimtais temperaments un, protams, arī vēl vide. Un tad, kā mēs, teiksim, bērnībā izpelnamies mīlestībai, tas, piemēram, ir ar sasniegumiem vai būt vienmēr kārtīgs un sirsnīgs un draudzīgs. Un tad dzīves laikā tas zemapziņā arī, teiksim, arī tā turpinās. Un tad varbūt, ja kaut kas neizdodas, tieši, teiksim, pieļaut kaut kādu kļūdu vai kaut kas netiek sasniegts, kā gribējās, tad varbūt arī tas varbūt tās sāpes parādās arī kā varbūt no bērnības, ka kaut kas nav izdevies. Kad bērnībā bija svarīgi būt labam bērnam, un izpelnīties to vecāku mīlestību. Dažreiz zemapziņā arī tā situācija darbā liekas, mani tagad vairs vecāki nemīlēs. Tas varbūt nav apzinātā līmenī, bet vienmēr zemapziņā varbūt arī kaut kas tādā veidā arī tie procesi programmējās arī tālāk. Es domāju, ka ņemot vērā tavu teikumu par šo perfekcionismu, kurš nevienmēr dzīvē šo lietu var sasniegt. Dzīvē vispār maz lietas, ko mēs varam sasniegt tieši tā, kā mēs esam iedomājušies. Ja man ir plāns, es tur iešu, darīšu, nokārtošu, un pēkšņi viņš sadrūk, tur, nokavē autobusu, tur mašīnai saplīs riepa, un viss man ir, nodomi ir vējā. Un tad brīdī tas palaidējis migrēnas lēkmei. Šī te frustrācija, ka tu kaut ko centies sasniegt un vēlies aiziet ar bērniem uz teātru, nekas nenotiek, jo sākās migrēnas lēkme. Ja? Visi ir spiesti dansot tev apkārt un saukt ātru palīdzību. Un tas, protams, neatvieglo situāciju, jo tu jūties vainīgs. Visi sataisījušies, smuki saģērbušies un tev ir migrēna. Es domāju, ka ļoti bieži šis disbalans starp to, ko mēs vēlamies un to, kas ir iespējams, to, ko mēs dzīves laikā iegūstam, ir tas, kas liek palaiž ne tikai migrēnu, ne tikai jebkuras galvas sāpes, bet arī ir iemesls kaut kādai trauksmei, panikas lēkmēm, kaut kādai šīm te iekšējām sajūtām, kuras pakāpeniski krājoties un neatrisinot tās noved pie dažādām ielgušām šīm te somatoformajām saslimšanām vai arī migrēnas kronifikāciju. Jā. Un protams, ir zināms, ka ir traucējumi, kas var novest pie galvas sāpēm un otrādi. Un varbūt mēs tagad varētu mazliet vairāk parunāt par šiem stāvokļiem, kas pārklājas, varbūt kaut kas ir zināms, kur ir kāda kauzalitāte. Bet vispirms jūs abas pieminējāt stresu, būtisku dzīves stresu un traumatiskus notikumus, kas var veicināt vai migrēnas lēkmes attīstību tajā brīdī, vai arī varbūt kā tāds palaidēja faktors, teiksim, ilgtermiņā.
Kādēļ ir tā, ka tieši stress un stresori ir saistīti ar migrēnas lēkmēm un tās attīstību? Vai kaut kas par šo ir zināms? Manuprāt, tas varētu būt, ja teiksim, skatās no psiholoģiskās un emocionālās regulācijas puses, migrēnas lēkme var būt kā aizsarga reakcija, kad, piemēram, ir tā situācija darbā vai kad zemapziņa to uztver kā kaut ko bīstam. Un tad migrēna no psihoemocionālās puses var būt kā aizsarga reakcija. Man tagad sāk sāpēt galva, vajag iet gulēt mājās klusumā, visi man liek mieru. Tādā ziņā, ka tā dinamika tieši ar stresu, migrēna var būt kā aizsarga reakcija, kad cilvēks netiek galā. Es domāju, ka es varu papildināt, jo migrēna ir neirovaskulāra saslimšana. Šeit ir nozīme gan dažādiem asinsvadu stāvokļiem, tātad reakcijām uz apkārtējo vidi, gan arī diezgan liela nozīme neirobioloģijai. Ja? Dažādām neiroaktīvām vielām, kuras izdalās tad, kad mēs esam stresā, trauksmē. Mēs labi zinām, ka trauksme ir tāds, cilvēks ir tāds uzvilkts, viņš ir gatavs cīnīties vai bēgt, kāda tā reakcija un situācija, un šī laikā, protams, izdalās vesela rinda ar vielām, kas veicina vai palīdz cilvēkam mobilizēties. Un mēs labi zinām, ka tas ir gan adrenalīns, gan noradrenalīns, gan varbūt tur dažādas vielas atkal par maz, piemēram, melatonīns varētu būt par maz, vai arī sīvišķie hormoni šeit spēlē diezgan lielu lomu, oksitocīns. Tātad vesela hormonu gūzma, kas izdalās dažādās sastāvdaļās, dažādās laika vienībās. Tas ir tas, kurš varētu ierosināt migrēnas lēkmi, jo šīs neiraktīvās vielas darbojas uz trīszaru nervu dažādiem receptoriem. Un ir zināms, ka migrēna lielākā daļā gadījumā, apmēram 70%, tiek ģenētiski pārmantoti. Runājot ar migrēnas pacientu, mēs atradīsim mammai, tētim, vecmāmiņai, radniem migrēnu. Bieži vien tā migrēna ir līdzīga pēc norises. Un tas norāda, ka migrēna tiek pārmantota. Bieži vien nevis tieši no kāda vecāka, bet migrēnas pārmantojamībā iesaistīti vairāki gēni. Tur ir gēnu komplekts. Nevis viens gēns, bet gēnu komplekts. Un tas nozīmē, ka mēs dažus gēnus saņemam no mammas, dažus no tēta, un arī tam cilvēkam, kuram tiešiem radniekiem nav migrēna, lūk, viņam ir komplekts, viņš dabūja migrēnas lēkmes. Tātad es domāju, ka tur ir diezgan svarīga šī neirobioloģija, jo arī pierādījumos par migrēnas ierosinātājiem tiek izmantots dažādas vazoaktīvas vielas, piemēram, tas pats nitroglicerīns, kurš aktivizē NO jonu, kas var izsaukt migrēnas lēkmi. Ir arī dažādas citas vielas, daži medikamenti, varbūt pārtiks produkti, kas var provocēt migrēnas lēkmes izpausmi. Tāpat uz migrēnas lēkmes izraisīšanos ietekmē tad apstākļi dabā, paaugstināts, pazemināts spiediens, neizgulēšanās, kur svarīga arī melatonīna vielu maiņa. Tātad vesela rinda dažādu mazoaktīvu vielu, kas ir svarīgas migrēnas patoģenēzē. Pētot šīs vielas un ietekmi uz trīszaru nervu, ir arī pēdējie sasniegumi par iespējām migrēnu ārstēt ar dažādām vielām, kuras tieši darbojas uz šiem trīszaru nerva receptoriem, lai bloķētu vai migrēnas lēkmi, vai arī izmantot dažādas vielas var nerva nomierināšanā, varētu tā teikt, lai šis nervs nekairinātos, nebūtu migrēnas lēkmes. Es domāju, ka šo faktoru kopums ir ļoti svarīgs, ka vieni paši neirobioloģiskie faktori droši vien
ir mazāk nozīmīgi un vieni paši psihoemocionālie arī nevar noteikt, ka noteikti būs migrēna. Mēs zinām daudz cilvēkus, kuriem ir pārdzīvojumi milzīgi, nelaimes dažādas. Viņi ar raudāšanu, ar emocijām, ar visu to tiek cauri un nav viņiem migrēna. Dažiem nav, dažiem ir. Es domāju, tur ir svarīgs šis te vesels faktoru kopums. Es par to skatos arī, ka tas sāpju slieksnis un tad visādi situācijas dzīvē, laikapstākļu maiņas, arī uzturs un arī dažādu to hormonu un neiromediātoru svārstības. Un tad tas slieksnis visu laiku svārstās augstāks, augstāks. Un tad, kad ir tas jutīgais punkts, tad tā migrēnas liekme var izprovocēties. Jā. Jā, bet šo te sāpju slieksni nosaka daudz faktoru. Tā ir ģimene, kā cilvēks ir pieredzis ģimenē, kā pārējie ģimenes locekļi reaģē uz situācijām, vai tur notiek katastrofizācija, tur kaut kas ir noticis, kaut kāds sīkums, šausmas, pasauli brūk, ja? Un citam, jā, mierīgi, mēs to pārdzīvosim, mēs tagad rīkosimies tā un tā, tad ģimenes paternis kādā veidā tiek pārvarēts dažādas grūtības, kas mums neapšaubām ir katru dienu neparedzams, iepriekš nav iespējams prognozēt, ko mēs satiksimies, ja? Tad svarīgi, es domāju, ģimene, diezgan svarīgi faktori ir arī tautas ieražas, kā reaģēt, kā vai samierināties, man jau slikti, un viss būs vienmēr slikti, vai iet un cīnīties, vai kaut kā vienmēr mēģināt atrast risinājumu. Svarīgi arī kaut kādi personīgi ieradumi, kā tu esi pieredzis dzīvot, vai ir paradums gulēt gultā līdz, skatīties datorā līdz 2-3 naktī, un tad iet gulēt un no rīta šausmas neizgulējies, skriet uz darbu. Kāda ir paradumi ēšanas, paradumi dzeršanas, es domāju, ūdens dzeršanas. Jā, un arī kādi ir tie paši slikti ieradumi, jo neapšaubām alkoholam, kā mēs zinām, ir ļoti liela ietekme, kā migrēnas liekmes palaidējam. Bet viens no tiem, kas arī trigerē, tā kā Irīna trīszaru nervu receptorus, kas palaiž migrēnas liekmi. Tā kā es domāju, ka šie te psihosociālie faktori, kas ir ļoti plaši, atkarīgi saistīti ar iedzimtību, saistīti ar ģimeni, saistīti ar paradumiem, ar rasi, ar dzimumu, jo sievietēm drusku zemāk sāpju slieksnis nekā vīriešiem. Sāpju slieksnis, tas nozīmē, ir kaut kāds kairinātājs, kas vienam izraisa sāpes un otram nē. Tas slieksnis, cik kuram viņš ir augsts, tas, kuram lielāks kairinātājs neizsauc sāpes, tad viņiem ir augstāks slieksnis, kuru nevar tās sāpes pāriet pāri. Jo kādreiz jauc, kuram ir zemāks, kuram ir augstāks. Es domāju, ka šie faktori ir ļoti daudz un plaši, un daļu no šiem faktoriem dzīves laikā var mainīt. Mēs zinām, ka savu izskatu mēs nevaram mainīt būtiski, jā, varbūt vēl kaut ko, bet dažādas ieradumus, lēni un pamazām, vai to veidu, kā mēs reaģējam uz kaut kādām situācijām, ir iespējams mainīt, ja cilvēks apzināti uz to iet. Viņš saprot, ka ir kaut kāda lieta, kas viņam traucē, teiksim, komunikācijā ar pārējiem cilvēkiem, kas viņam traucē darbā, kā viņš reaģē uz kādu situāciju, tad ir atrisinājums, jāmēģina atrast atrisinājums, kur es to varu atrast, jāiet prasīt gudriem cilvēkiem. Es domāju, psihoterapeits ir tas, ar kuru var runāt par to, kādi man funkcionēšanas ieradumi, paradumi, kā es funkcionēju, reaģēju uz dažādām situācijām, kā es to varētu mainīt. Mani? Jā. Ļoti daudz tātad faktoru, tik daudz par ko domāt. Kā jūs varbūt sacītu vai kā jūs iedvestu cerību cilvēkiem, kuri saskars ar migrēnu, ka ir tik daudz, kur meklēt, ar ko sākt tieši no šiem psihosociālajiem faktoriem? Es teiktu, ka jāsāk ar sevi. Vispār, kad mūsdienās tas dzīves ritms ir tik ātrs, ka viss kaut kas jāpaspēj, visādi tur termiņi. Es teiktu, ik pa laikam, dienas laikā vienkārši pavērot sevi, kā es jūtos, vai man ir kaut kāds saspringums parādījies, jo bieži mēs visu laiku esam tikai prātā un visādos nākotnes plānos un tā,
bet kaut kādus īsus pauzītes dienas laikā, kad vienkārši tā saprast, ok, kā es jūtos, varbūt man vajag padzerties, varbūt kaut ko jāpēd, varbūt vajag atslābināties. Nu, tā kā, kad sākt vispār iepazīt savu ķermeni arī, ko viņš mēdz teikt, jo prāts visu kaut ko tur izplānos, izschēmos, bet ķermenis nemelos, bet mēs bieži neklausāmies mūsu ķermenī. Un tad es teiktu, sākt varbūt ieklausīties, iepazīt arī savu ķermeni. Nu, tā varbūt smieklīgi izklausās, bet bieži mēs nemaz nejūtam to saspringumu, kas dienas laikā parādījies. Ir taisnība. Es domāju, ka daudzi cilvēki iegūst atklājumu, ka ārsts, bet kā jūs jūtaties dienas laikā, vai jūs padzērāties, vai jūs paēdāt, vai jūs izlaidāt ēdienreiz, vai laikā paēdu. Nē, man nebija laika, man bija jāskrien tur uz tikšanos, man bija jāraksta rēķins tur kādam, vai bankā kaut kas jāsamaksā, un es atjēdzos tikai vakarā. Nepaēdis ar galvasāpēm, ar migrēnu. Nu, lūk, un nav noslēpums, un ir zināms, ka migrēnas liekmes laikā mēdz būt savilkt un saspringti kāka muskuļi. Un otrādā, tad, kad cilvēks ir apsaldījies un dabūjis vēju, pēkal muskuļiem sprandai, jeb skaustam, un mēdz būt sāpes un savilkums un grūti gaklu pagriezt uz sāniem, pēkšņi sākās veselas kāds migrēnas liekme, viena pēc otras, un pacients skrien pie ārsta, ko man darīt, man visu laiku viena migrēnas liekme bija 3 mēnešos, un tagad man ir veselām rindām 5-6 liekmes, es jau biju 2 reizes ātrāk palīdzībā, un nekas man nepalīdz. Un šeit ir tas fiziskā ķermeņa tātad brīdinājums, paklau, kaut kas jādara. Tur nav labi, tur ir savilkt muskuļi. Ja, tātad šis liek apstāties un padomāt un saprast, kas notiek, ko es darīju nepareizi. Ne tur vējš bija, ne tur bija kondicionieris, bet tā sāpes parādījās. Un bieži vien analizējot šo situāciju, jautājot pacientam konkrēti. Tātad jūs saslimāt tad un tad pirms 2 nedēļām. Sakiet lūdzu, kas jums notika apmēram pirms 2 nedēļām vai pirms 3 nedēļām jūsu dzīvē. Ja man bija komandējums, pēc tam man bija atskaiti jāraksta, es to nevarēju paspēt, svētdien vēl rakstīju, un tad vēl mammai bija tur noticis kaut kas, man bija mammas suns jāved pie veterinārā ārsta, veseli dažādu faktoru kopums, ja, ko nav iespējams kaut kā salikt kopā, un cilvēks aizmirst par sevi, aizmirst, ka viņam ir jāizguļas, ka viņam ir laikā jāpēd, pietiekami jāpadzerās. Un kaut kādi šādi te faktori ir ļoti svarīgi, pēc tam no viņiem grūti iziet, tad ir jāšķetina pa vienam diedziņam. Tātad, kur tev sāp, ko tu dari, lai nesāpētu, vai tu pareizā pozā sēdi, vai tu ņem pauzītes, pieliec pie datora mazu zīmīti, ik pēc 2 stundām izkusties uz 5 minūtēm, vai pamēģini pasēdēt uz fizioterapijas tādu pankūki ir esmu, viņiem, es nezinu, kā viņi sauc, bet tā ir ļoti tāda izdevīga, jo uz viņas nevar ilgi pasēdēt, bet viņi prasa tādu stabilitāti, ja? Ik pa laiciņam uzlikt sev tādus atgādinājumus. Tas palīdz ne tikai fiziskam ķermenim atjaunoties, ne tikai iegūt to kaut kādu kustību nelielu apjomu, kas palīdzētu izkustēties apkaklas zonas muskuļiem, bet arī tieši ar to, ka tas ķermenis pieprasa savu, cilvēkam liek domāt par to, ka es nevaru sevi atstāt novārtā, ka man ir kaut kas ar sevi jādara, lai es būtu funkcionēt spējīgs. Jo reku visiem mani vajadzēja, un tad pēkšņi saslimu bija ārpus funkcionēšanas, un visiem vajadzēja mani glābt. Ja? Ko es varu darīt, lai to nepieļautu? Tas ir šīs te modelis, kā cilvēks atnāk pie ārsta šo gūzmu jautājumu, gan tur ir migrēna, gan emocionālais faktors, gan arī šie saspringtie muskuļi, bet tam ir arī tīri bioloģisks izskaidrojums. Nepārāk sen, pirms kādiem 20 gadiem, tika atklātas nelielas mazas šķiedriņas, kas saista kakla nervus ar trīzaru nervu, kuram atrodas liels kodols iekrinās smadzenēs. Pagājušā gadsimtā tika uzskatīts, ka galvas nervi un kakla nervi nesaskarās. Ja, tad galvas nervs ir trīzaru nervs, kas atrodas sejā, galvā, kas ir atbildīgs par migrēnu, un kakla nervi tie ir no mugurkaula. Bet izrādās, ka viņi ir saistīti. Un tad uzreiz kļūst saprotams, kāpēc pie migrēnas var būt savilkti pleci,
un kādai savilkti pleci, savilkt šie ilgstoši tādi šī diskomforts, var izraisīt migrēnas lēkņu vāsināšanos. Tātad šie faktori viens ar otru tik ļoti cieši saistīti, ka pacientam jāizskaidro, kas notiek, jo reizēm ir jautājums, kāpēc tā notiek, kas tā migrēna ir, kāpēc viņa tik šausmīgi sāp, un kāpēc nevienā izmeklējumā neko neatrod. Es iztaisīju veselu rindu izmeklējumu, iztērēju 1000 eiro, un nekur nekā nav, priekš kam es to taisīju. Nu, lūk, tad ir neskaidrībā, tad ir milzīgā jautājumu laukā jāsāk pa vienam skaidrot, jāparāda, kur ir izrunājums, kā viņš iet, kāpēc viņš sāp, kāpēc viņš te neliek mierā, cik viņš ļoti saistīts ir ar apkārtējo vidu, ar hormoniem, ar dažādiem neiroaktīvām vielām, kas ir mūsu ķermenī. Vai cilvēks saprot, no kurienes, ko es varētu darīt, jo tikai izpratni par sevi, gan par bioloģiju, gan par emocionālām situācijām dod tādu brīvību. Zināšanas dod brīvību. Ja, tad zinot to, kas notiek, man ir brīvība izvēlēties, ko es daru. Tad es eju pie psihoterapeita, es eju pie fizioterapeita, es vingroju, es pareizi novietoju datoru un pie spoža gaismas uzlieku brīles, lai tas neizprovocētu migrēnas lēkņu. Doktor Balodi, vai jūs vēlējāt? Es gribēju pieminēt, ka dod ne tikai brīvību, bet arī varbūt tādu rīcības spēju, kad nav tāda upura pozīcija, bet saprotot visas tās miedarbības, tajā ir arī spēks, kad tas nav tā, ka tikai man tagad ir visu mūžu migrēna, bet skatoties uz to arī kā procesu, kas notiek sevi un kā es varu to procesu ietekmēt. Tādā ziņā, ka tas ir tāds spēks un varbūt atbildība par sevi arī. Uzdrošināšanās par to runāt. Jo vīriešiem taču ir nepieklājīgi runāt par savu galvassāpēm. Kā liels vīrs var sūdzēties par galvassāpēm. Agrāk tas tika uzskatīts, kā viņš tā var, viņš taču droši vien tikai izliekās, ja? Bet paiejot daudziem gadiem, analizējot visu gadījumus ar cilvēkiem, kur cieši no galvassāpēm, mēs paldies Dievam, tagad esam situācijā, ka izpratne ir krietni mainījusies gan ārstu vidū, gan arī cilvēku vidū, kur var atrast informāciju gan internetā, gan arī pie savu ģimenes ārsta, gan arī beig galā pie galvassāpju speciālista. Tad ir vērts sevi ieklausīties, jo zināšanās ir spēks un rīcības spēja. Ja. Tā varētu būt tāda mūsu pirmā lielā atziņa šodien. Ja. Bet jūs abas pieminējāt muskuļu savilkumu kakla daļā. Ja. Vai mums ir iespējams kaut kā atdalīt noteikti, kas ir pirmais, vista vai ola? Tātad savilkums kakla daļā vai migrēnas lēkme, kas veicina savilkumu? Un vai ir vispār vērts to darīt? Vai tas kaut ko maina pacientam? Es to nevaru atdalīt. Es teiktu, ka tāds apburtais aplis, ka viens provocē otru, un tad kurā brīdī tas aplis sākās, tas tā svarīgais tiešām ir tā kā uzņemties to rīcību un sākt strādāt ar to, un vispār būt ievērot to savilkumu, un tad, ko es varu darīt, lai mazinātu to. Jā. Es parasti šādam pacientam, mūsu plāns ir sekojošs. Migrēna ir ļoti senus gadus, jo daudz gadus viņa bija un būs, jo migrēnu izārstēt mēs nevaram. Mēs varam tikai migrēnas liekums pataisīt retāks. Savukārt skaustu un pakaušos nervus, kas ir sakairināti, mēs viņus varam apārstēt. Vai viņi atkārtosies tā liekuma, to es nezinu, bet šī konkrētā situācijā mums ir plāns. Ja mēs padarīsim muskuļus mīkstākus, ja būs fizioterapija, ja būs fizikālās procedūras, varbūt dažādas tur sildīšanas vai kaut kādas elektriskās procedūras vai magnetterapija, plus relaksācija, plus atpūta, tad tas iedos tādu pamatu, lai mazinātu sāpes muskuļos. Ja, un pēc tam, kas samazinā, vai arī mēs iztaisīsim veigalā blokādi, jo nav ļoti daudz zāļu, kas palīdz šīm te plecu sāpēm. Muskuļus nevar izārstēt ar zālēm. Muskuļus var izārstēt ar vingrošanu, ar kustībām, ar fizikālo terapiju, fizioterapiju, ar dažādām, ar aktivitāti, ar kaut ko darot. Un tad, kad šies te muskuļu sāpes samazinās, tad arī migrēnas liekums kļūst retāks.
Tev varbūt vēlties papildināt? No pacientiem mācos. Viena man pacients stāstīja, ka viņai tiklīdz viņa jūt, ka viņai tuvojas migrēnas lēkme, viņai ir adotu paklājiņš, spilvetiņš, kur viņa atlaižās un kas, teiksim, atlaiž tos savilktos muskuļus, un tad viņai arī tā migrēna nemaz var nesākties. Jā. Un vai ir vēl kādi citi fiziskie faktori, par kuriem mēs zinām, tad ķermeniski, somatiski faktori, kas varētu būt tieši saistīti ar migrēnu, migrēnas lēkmēm, tensijas tipa galvas sāpēm, varbūt vēl citām galvas sāpēm? Teiksim, Jā, piemēram, galvas traumas. Būtu vēl kādi citi faktori? Noteikti galvas traumas var būt vai palaidēja faktors, vai kā viens no riska faktoriem, ka varbūt tās galvas sāpes paliek biežākas un hroniskas. Ir daži saslimšanas, piemēram, mums labi zināmais Covid, ko mēs pārdzīvojām, un galvas sāpes, kuras sākas pēc Covid, vai arī kuras sāsinās pēc Covid, zināmas. Varbūt ir daži medikamenti, kuru var izprovocēt galvas sāpju rašanos, lapšanos. Piespiedu poze ilgstoši, piemēram, celtniekiem jākrauso griezti. Es domāju, tā ir ilgstoši piespiedu poze, kas var izprovocēt uz kaustu muskuļu savilkumu un tālāk migrēnas. Tālāk noteikti dažādas ķīmiskas vielas, ko jāelpo. Kaut kādas krāsas, neizviedinātas telpas, dažiem benzīns, eļas, kaut kādas smakas varētu būt. Protams, arī puķis, mēs zinām lielīs un ievas, kuras nav labais tons ienest istabā un tur atstāt, lai kādam ierosinātu migrēnas lēkmi. Vai arī cilvēks ar migrēnu apsēžās teātrī pie sapusušās kundzes, kur aplējusies ar smaržām. Vai kunga, kuram ir kilo maizīte somā. Jā, tātad daudz tādu faktoru, kas ir apkārtējā dzīvē reāli, kas nav sajūta līmenī, kas reāli ir, un kas var izraisīt vai ierosināt galvas sāpes. Tāpēc tās arī mūsu mīļā darba vieta, kur var būt nepareizi novietots dators, nepareizi augstumā, tad vai pārāk spilgts, spilgta gaisma, tad tie cilvēki, kuriem ir migrēna, liela daļa ir paši atraduši, ka labāk datora kontrastu mazliet kontrasts bet šo gaismu spilgtu mazliet samazināt un varbūt tuvojoties tā sajūta, ka būs droši vien migrēnas lēkme, būs, man jau tur kaut kur velku gatavojās. Ir vērts lietot brilles pie datora, tādas viņas ir mazliet tā kā to gaismu mazina, un varbūt ir vairāk padzert ūdeni. Šie faktori tie, kas var būt, vai arī man bija pacienti, kurai bija visu laiku kaut kas jāņem no kaut kādas kastes blakus galdām, kur tā kaste bija neveikla, un kaut kas bija jādod, un kaut kā viņi visu dienu šo kaut kādu tās lietas ņemot un dodot, viņi iedzīvojās diezgan nepatīkamās plecu sāpēs, kas viņai kā provocē migrēnas lēkmes. Tā kā daudz ārējie faktori tiešām, kas nav saistīti tikai ar emocijām, bet tiešām reāli, ko ir iespējams novērst, viņus atpazīstot, ievērojot. Ja, tātad ēdienas, smakas smaržas, kaut kādi darba galda novietojums, gaisma. Jā, un ir viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt jauniem cilvēkiem, bērniem, jauniešiem, migrēna, bieži vien, vai saspringuma galvas sāpes var tikt novērsta, sakārtojot viņu dienas režīmu, kas ir ļoti, ļoti bieži. Bērniem 90% galvas sāpes tās var novērst, sakārtojot dienas režīmu, laikus gulēt, laikus celties, nelādēt elektroniskās ierīces istabā, kur bērns guļ. Jo, ja mēs esam mazāk jūtīgi, tad bērni daudz jutīgāk. Uz dators tiek lādēts, telefons tiek lādēts, tur vēl kaut kur televizors ieslēgts, kaut kas kopā, ja, un tas rada to fonu. Es pat nevaru identificēt un definēt elektromagnētisko lauku, kāds tur iedarbojas, bet tas var arī veicināt migrēnas lēkmes.
Tāpat tās migrēnai nepatīk zilā gaisma, respektīvi apmēram 11. vakarā, ap to laiku mums visiem vairāk izdalās melatonīns, kas ir atbildīgs par miegu. Tad izdaloties melatonīnam, mums sākās miegs. Savukārt no rīta kaut kur ap 5 melatonīns mums vairs organismā neizdalās, un mēs esam gatavi mosties jau. Nu, lūk, tad melatonīns ne ļoti grib izdalīties tad, ja ir zilā gaisma apkārt. Mūsu ekrānā ir zilā gaisma. Ja, tad ir vērts bērnam lūgt 2 stundas pirms gulēšanas nelietot telefonu un datoru. Un tad es vienmēr redzu to tās šausmas bērnu sejā un vecāki laimīgi, ja gārs beidzot ir to pateicis. Ja? Bet šis ir ļoti svarīgi, un bērniem kādreiz ir tā, ka mācās ļoti rūpīgi, kārtīgi, godīgi, milzīgi mācās saspringt, lai labi pabeigtu skolu, tā prestižu skolu, kur bieži vien vajadzīgi repetitori, jeb privāti skolotāji, lai tur sasteigtu kaut ko, kas ir nokavēts. Un vēl ir pulciņš matemātikā, un vecmāmiņa tur vēl māca fiziku, vai ir fizikas profesori. Un tad ir baleta pulciņš, un tad vēl kaut kāds pulciņš, un tad vēl papildus robotika un vēl kaut kas, un katra diena ar pulciņiem. Un bērns atnāk mājās 7, rītā ir kontrolieris, mācās līdz 10, un tad 12 aiziet gulēt. Nu, un tur migrēns ir jau katra otrā diena, par katru nokavēto stundu ir jāatstrādā, un tas veidojās tāds, ka mūs ko nav iespējams atrisināt. Ja? Tātad bieži vien ir jāpaskatās, ko mēs zaudējam un ko mēs iegūstam, noslogojot bērnu par daudz. Vienmēr to balansu vajag atrast, ja? Vai muzikas skola, kas ir katru apmēram 5 reizes nedēļā, plus vēl daudz pulciņu, vai tas iedos to labo sajūtu, ka tu esi pastrādājis, ka tu labi mācies, ka tu jūties apmierināts un gandrīz par to, ko tu dari. Ja var iedot tādu trauksmi, ka tu visi jāpaspēj, un tur ir kas, tur vēl nav nokārtots, un tur jāspēlē vēl klavieres, es nevaru paspēlēt viņas, jo man ir jāmācās uz matemātiku. Tad viss šis te kopums milzīgais dod bērnam stresu, kas tur jau viņš neapstājās, tur viņš ir izaudzis, tur ir tā stresa un tā nelaimes puķi sāk augt, sāk dīgt lūgtiņī milzīgajā pārslodzē. Ja? Tā ka ir, protams, ļoti labi, ja bērni spējīgi un var iemācīties, var atbildēt, var uzstāties, var visu to darīt, bet vienmēr jāatrod balans, ko iegūsiet un ko zaudēsiet. Jā. Tad? Jā, gribēju vēl teikt, jā, ka tas par to bērnu attīstību, ka tajā laikā arī attīstās tā nervu sistēma. Ja, teiksim, tas bērns ir visu laiku tādā stresa stāvoklī, arī tā nervu sistēma pierod arī tālāk funkcionēt no tā stresa skatu punkta, ka mums nervu sistēmā ir dažādi režīmi. Ir simpātiskā nervu sistēma, kas atbildīga par, teiksim, cīnīšanos un kas mums ir vajadzīgs, lai, teiksim, visu kaut ko panāktu un sasniegtu, bet ir arī tā parasimpātiskā, kas atbildīga tieši par relaksāciju, atjaunošanos un it īpaši, ja bērnībā visu laiku ir, teiksim, tā, kad pastiprināt visi tie stresi, arī tā nervu sistēma varbūt tā kā iestrēgst vairāk tajā stresa režīmā, un tad arī tālāk pieaugušo laikā varbūt jau neapzināti turpina funkcionēt arī no tā stresa skatu punkta. Tā. Jā. Jūs abas arī pieminējāt to, ka bieži vien cilvēki sajūt, ka lēkme tuvojas. Kā cilvēks var sajust, ja tā nav migrēna ar auru, piemēram, jo auru droši vien parasti cilvēks atpazīst uzreiz, bet kas ir tas, kas liecina vēl pirms tam? Katrs stāsts nedaudz individuāli, tā kā visi tie stāsti nav tā, katram ir individuāli, bet cits ir tā, ka stāsta, ka varbūt vairāk jūt tādas kā slāpes vai sliktu dušu, kad cits aizskaitinātāks paliek tāds, vai tieši pazūd apetīti, vai tieši paliek vairāk izsalcis. Teiksim, migrēnas sākotnējā attīstībā liela iesaiste varētu būt hipotalāmam pēc pētījumiem, un tad tas arī atbildīgs ir gan par miegu,
gan par arī iesaistās emociju regulācijā, tā kā tās izpausmes var būt ļoti dažādas. Jā, tu sauc par prodromu, un šī te sajūta, ka migrēnas slēguma tuvojas, ir apmēram kādiem 60% cilvēki. Daži nemaz to nav pamanījuši, bet kā ārsts pasaka, paskaties, vai tev ir kādas sajūtas, kas regulāri atkārtojās pirms lēkmēm. Tās var būt stundu, divas, tās var būt arī dienu pirms lēkmes. Ir kaut kādas saudabīgas sajūtas, kas vienmēr liecina par to, ka tev gaidām tur kaut kādā laika posmā migrēnas lēkme. Tā tiešām var būt kaut kāda sajūta, ka gribās kaut ko speciāli ēst, varbūt saldu, varbūt šķiebina drusciņi, varbūt ir kašķīgums parādās, aizskaitinātība, tāds drusciņi sīkumi tā ļoti izved no pacietības, un tad pēkšņi tā sarkanā lampiņa, šito es pazīstu. Es domāju, ka man gatavojas migrēnas lēkme. Tātad šie prodroma rādītāji, tie, kas vienmēr pacientam vienam tam pašam cilvēkam atkārtojas no lēkmes uz lēkmi, vairāk vai mazāk izteikti, palīdz izprast, ka gatavojās lēkme un ir iespējams kaut ko darīt, lai to novērstu. Tātad pietiekami daudz dzeram šķidrumu, pavēlti sev nekaitinam, nekairinam, kur nevajag, varbūt iedot drusku vairāk miega, bet nepadaudz, maz savu normālo miegu, tik cik vajag, kaut vai svētdienas rītā jāmostās ar modinātāju. Migrēnai ļoti gribās cilvēki ielikt rāmī, tik tur viss ir noteikts, viss ir kārtībā un nekas nemainās. Tātad pievērst uzmanību tā, ko es varu darīt, lai tā lēkme nesākās. Un beigu galā, ja vienmēr ir novērojums, ja tanī laikā, tiksim, vakarā ejot gulēt, to satraukumu var iedzert arī pretsāpju zāles, bezrecepšu pretsāpju zāles, lai nākamā rītā nebūtu migrēna. Bet šo te lietu var darīt tikai tad, ja cilvēks ir jau konstatējis, ka viņam ir tāds migrēnas notikumu gaita, šis scenārijs, kā notiek migrēnas lēkme, ja viņš zina un atpazīst. Jo vienkārši, es tagad satraucu, ēdīšu tūlīt pretsāpju zāli, tas nebūs pareizi. Ja? Bet tad, ja viņš šo te fiksēs to prodromu, to palīdz izdarīt sāpju dienas grāmata. Mēs galvasāp pacientiem vienalga, vai tas ir ar migrēnu, bez migrēnas, pēc traumas, vai sakarā ar kādu citu kaitu, vai to pašu kā osteohondrozi, vai jebkurām sāpēm, tās var būt sāpes arī saistīts ar kādu somatoformu saslimšanu. Ja lūdzam rakstīt galvasāp dienas grāmatu, lai cilvēks beidzot pievēršās savām sajūtām. Daži ļoti labi ir novērojuši, kā viss notiek, varbūt pats rakstījis brīvā tekstā kalendāru, kas arī ļoti palīdz, bet dažiem tas ir atklājums. Tagad, man likās, ka man ir diezgan, nav nemaz tik daudz galvassāpju. Man likās kādas 2-3, un viņš atnes galvassāpju dienas grāmatu, tur ir 10 sāpes. Bet ir lūgums rakstīt pilnīgi visas, stipras, nestipras, ar visiem simptomiem, kā tā sāpe norit. Un tad, ja tā dienas grāmata ir atnesta, vislabāk pa vairākiem mēnešiem, mēs varam izanalizēt, atrast tos faktorus, kas to lēkmi palaiž. Kādas ir sajūtas pirms tās lēkmes, kas ir šie te prodroma faktori, kas notiek. Un ir saprašana par to, kas notiek un kas palaiž migrēnas lēkmi, tad ir iespējams arī pieiet šai situācijai ar saprātu, ne tikai ar emocijām, un darīt kaut ko lietas labā. Kas ir tie biežākie faktori, ko cilvēki norāda galvassāpju dienas grāmatā, jūsu pieredzē? Palaidē faktori? Jā. Lielākoties tas ir stress. Vai dažreiz neizgulēšanās, vai pārgulēšanās. Svētdienā un sestdienā. Kāpēc man vienmēr galvassāp sestdienu un svētdienu? Jā. Migrēnai ir tāds sava veida cikliskums, un ir tā, ka tieši nedēļas beigās vairāk. Otrais ir alkohols. Jā. Nedēļas beigās, piekdienas vakarā balvīt. Alkohols, izgulēšanās beidzot. Tur ir vairāk un spožās gaismas. Dejās tādas, kas acīs visu laiku mirguļot. Tas arī viens kā trījus, kas par palaist migrēnas lēkmi. Citām sievietēm tas varbūt arī menstruācijas, tā ir, teiksim, par cikliskumu runā, kad menstruālās ir reti, vai ne? Menstruālās ir reti, menstruālās migrēnas, kas ir tikai mēnešu laikā.
Biežāk ir, ka ir migrēni dažādos laikos, bet mēnešu laikā vēl daudz tā kā. Jā. Un tad, ja mēnešu reiz laikā, tad tās migrēnas ir spēcīgākas, nepatīkamākas, ilgākas. Tāpēc ļoti svarīgi identificēt kaut kādus citus tos palaidēju faktors. Tieši varbūt vismaz mēnešu reizi laikā vairāk tā piesardzīgāk ar sevi ieturēt sev to kastīti, to rāmīti. Nu jā, kā jūs teicat, migrēniem patīk, lai nekas nemainās, lai būtu noteikts miegs, ne pa daudz, ne pa maz, lai cilvēks iet laikā gulēt, nevis 1 naktī, bet tad, kad tas melatonīns izskatās, 11. Kādreiz mēs sākam ar to, ka noregulējam miega ritmu. Mēģinam sakārtot, lai nav tā kā 1 iet gulēt un nākamā dienā 11 ceļās. Tad šīs rāmis, to ir arī jāievēro sestdien, svētdien, jo ja ir parastais normālais miegs, 7 stundas, tad nebūtu gluži pareizi sestdien, svētdien gulēt 12 stundas. Tad noteikti var pamosties ar migrēnu. Lai dabūtu migrēnu dienas laikā, aizjūt gulēt pusdienu laiku. Pamožās ar migrēnu. Ja? Tad migrēna prasa tādu to precīzu dienas režīmu. Pietiekami jāpacerās, un tie 2 litri, kas jādzer, gribi vai negribi, jo bieži vien man nāk cilvēks un saka, ka šis te prodroms ir, ka tas laiks, kad tā kā gatavojās, liekas, ka būs migrēnas lēkmi, varētu mazināt lēkmes iespējamību un pietiekami dzerot ūdeni. Ja? Tad tas ir noteikti nevajadzētu izlaist ēdienreizes, kaut vai nedaudz. Bieži vien jaunieši skrienot uz skolu, man nav laika, pēdējā mirklī pieceļās, somu paķer un skrien prom. Un tad ir, kas notiek, aiziet uz skolu, un tur ir matemātika, kontrola darbs, smadzenēm jāstrādā, no kurienes smadzenes ņems enerģiju, visātrāk paņemt no cukuriem, tātad no hidrātiem, tā būtu maizībrokastīs vai putrabrokastīs, bet viņas nav, ir kaut kur atgūna enerģija no taukiem. No taukus ļoti grūti pārvērst enerģiju. Tur paiet liels process un sākās galvas sāpes. Ja? Un tas ir viens no noteikumiem, ko es lūdzu bērniem. Vienalga no rīta kaut vai tas ir neveselīgais biezpiens sieņš ārā skrienot no mājas, baltmēs gabaliņš. Tas nav, protams, veselīgi, bet tukšs vēders varētu izraisīt migrēnas lēkmi. Tāpēc tās pusdienlaikā ir vērts apēst, labāk veselīgi ēdieni nekā neveselīgi, ja? Jo arī našķi kādreiz var izprovocēt migrēnas lēkmi. Ja? Tātad ir jāēd rokas, pusdienas un protams, pēc tam vakariņas. Ja nevajadzētu izliest ēdienu reizi, viņi var būt mazāk vai vairāk bagātīgi, bet no tās ēdienu reizes nevajadzētu izlaist. Tad mēs jau runājām par tehnoloģijām, kuras nevajadzētu lādēt tur, kur mēs guļam. Jā, un tad ir daudz un dažādi priekšstati par ēšanu. Daži no tiem atbilst īstenībai, piemēram, ir vērts kādreiz izmēģināt bezglutēna diētu vai arī bezlaktozes diētu. Es parasti iesaku abas reizē, jo tad jau nav ko ēst. Pie tam reizēm ir tā, ka analīzēs neparādās glutēna nepanesamība vai alerģija uz kādiem piena produktiem. Viņi var parādīties, viņi var arī neparādīties, bet ir vērts pamēģināt. Tas ir diezgan reti, ka man ir pacienti, kuriem šis darbojās. Bet kādreiz ir, un tas neko daudz nemaksā paskatīties šo diētu kādu mēnesi, piemēram, bezlaktozes diētu ievērot kādu mēnesi, pēc stingri, bez sviesta, bez siera, bez piena, kefīra, paniņām un izlasot, jo bieži vien saldējums ir pilnīgi bez piena, tur nav piens vai krējums. Tad īpašā laikā kafijai var pieliet mandeļu pienu, ja? Tas piens ir bez laktozes. Ja? Tad tur arī lielveikalos ir liels plaukts, kur ir rakstīts bezlaktozes produkti vai blakām bezglutēna produkti. Tad paiet mēnesis un skatāmies galvas sāpdienas grāmatā, kas notiek migrēnu, vai viņi tāda pati kā iepriekšējos mēnešus. Tad mēnesis beidzās un tad sēdamies tur biezpienu, pienu, biezpienu pankūks un vispār jau skaties. Ja pēc tam sākās migrēna, tad tas ir provokators un migrēna mēnešu laikā bija ļoti reti, tad ir vērts padomāt. Un līdzīgi ar glutēnu. Tāpat tu var atrast šos divas dietas
recepts un ko ēst, var atrast internetā. Ja, bet tad to vajadzētu tā diezgan strikti vienu laika periodu ievēro, un tad tas laika periods ir bijis, un sāpju dienas grāmatā tur gandrīz nav sāpju, tad izprovocē kārtīgi ar vecmāmijas pīrādziņiem. Nu, un tad redzam, kas notiek. Ja. Tas kādreiz strādā diezgan reti, bet kāpēc neizmēģināt, ja migrēna ir mūža slimība, ja? Varbūt, kad izdodās. Tādi nelieli eksperimenti varētu būt ieteicami. Jā, bet tie nav nemaz kaitīgi. Tur nekas ļauns nenotiks. Riska eksperimenti. Jā, tieši. Un domājot par miega trūkumu vai pārāk ilgu miegu, kā iespējamu palaidēju faktoru, doktor Valodi, kurā brīdī jūs domātu, ka ir pārāk sarežģīti sakārtot cilvēka miega režīmu, kad jūs sūtītu pie psihiatra vai pie ģimenes ārsta vai izrakstītu kādus medikamentus, lai korģētu miega režīmu? Tas droši vien atkarīgs arī no paša pacienta, cik viņš ir motivēts sākt strādāt vispār ar savu režīmu, jo daudziem ir tā, ka viņi grib tādus vieglus risinājumus un nemaz nevēlās tur mēģināt pastrādāt varbūt ar dzīvesveidu. Tā kā es parasti, teiksim, ja biežas galvas sāpes un nepieciešama profilaktiska terapija, tad ir dažādi medikamenti, kam ir arī bišķiņ tās miega efekts vakarā. Tad es parasti sāku ar kaut ko tādu, un tad, ja netiek galā, tad pie miega speciālistiem un tālāk. Un ja teiksim, tas miegs liekas, kad ir no kaut kādas citas veselības problēmas, piemēram, vai miega apnojas vai kaut kas tāds attīstās, tad tur noteikti pie miega speciālistiem vajadzētu. Jo arī to var ārstēt un arī, teiksim, ārstējot to miegu no citu veselības problēmu puses arī, tad tās galvas sāpes ir retākas. Miega režīms, tas ir skaidrs. Tad pirmkārt jāiet laikā vienā un tādā pašā pēc iespējas gulēt. Varam veidot kaut kādu rituālu. Tad vakarā mums ir tējas miegam un mieram. Var nopirkt aptiekā dažādas. Tereškotī tēja miegam vai kādi citi. Ja? Ar ļoti labu sastāvu. To var lietot, var pienu ar medu iedzert, var drusku pastaigāties pēc tam, sunu pastaigāties vai bez tā, un tad noteikti tā laikā iet gulēt, ja, tātad kaut kādu tādu režīmu, un noteikti neskatīties filmas, neiedomāties, kā pie kaut kāda seriāla vai pie kaut kāda krimiķa varēs labi aizmigt. Es domāju, ka tas nav tā kā gluži labi iemiesošā pasacīņa, bet kaut kādu tādu rituālu, kas varētu darboties. Klāt noteikti var paņemt to pašu melatonīnu, kas ir dabīgs preparāts un bez receptēm nopērkams. Nu, un aprunājoties ar ārstu, noteikti var izvēlēties augu valsts, dažādi preparāti arī ar labu sastāvu, ja tas vēl nepalīdz. Nu, ja tas nepalīdz, tad, protams, mēs jau mēģinām ar zālēm, ar tām izvēloties tādas, kuras darbojas gan uz migrēnu, gan uz miegu. Iespējas, ja? Nevis vienu zāli migrēnai, viena miegam, viena kājas sāpēm, viena mēnešreizēm, nu, tas būs milzīga čupa un viss tur, zin kā vēl tas viss sadzīvos kopā, bet parasti nākot pie sāpju speciālisti, mēs mēģinām izvēlēties medikamentu ar vairākām iedarbībām, un bieži vien tas medikaments absolūti nemaz nav domāts sāpēm. Tur ir rakstīts pilnīgi cita kaut kāda. Pirmā pacients atver anotāciju, un tur ir rakstīts kaut kas cits. Viņš šitā zāles taču nav priekš manis. Tur nekas nav rakstīts vai, teiksim, par sāpēm. Ja, bet mēs atrodam tādas kombinācijas, kas varētu derēt, bet tas notiek parasti pēc sarunas ar pacientu, ka mēs izanalizējam visus apstākļus, kas ir bijuši, ko viņš lieto, kādas vēl blakus saslimšanas, lai mēs nekaitētu, kaut ko neizprovocētu kādu citu saslimšanu, lai iegūtu maksimālo efektu ar minimālo zāļu skaitu. Jā, tad izvairoties no polifarmācijas. Protams. Mums arī ir ienācis skatītāja jautājums, kas ir līdzīgā tēmā, kurā mēs esam šobrīd. Tas skan šādi. Kādus uzturu bagātinātājus ieteicams lietot pret migrēnas un saspringuma tipa galvas sāpēm? Es ieteiktu, teiksim, magniju.
Magnijs arī, piemēram, ir ar to atslābināšu un var uzlabot arī miega kvalitāti, B2 vitamīns, Q10, omega-3. Tie ir tādi biežākie, varbūt, jums doktori. Jā, šie medikamenti ir pētīti. Un tiešām pierādīt viņu, tie nav medikamenti, tā kā pārtīgas bagātinātāji vai jāapstur bagātinātāji vai tādas minerāls, piemēram, magnīs ir pētīta viņa iedarbība, viņu kombinācijas un ir pieejami arī, nav Latvijā, bet medikamenti, kur ietilpst magnīs, bet ir apmēram vienā tā tie 600 mg magnija, koenzīms Q10 varētu 200-300 mg, un tad B2 vitamīnu jāsaka tā, ka aptiekā pieejamā deva, kas ir 10 mg, absolūti nepalīdz migrēnai. Tur vajag ļoti, ļoti, ļoti lielu devu B2 vitamīnu, tā jāprasa ārstam, lai izraksta. Jā, parasti to visu ļoti labi panes, un tieši tas B2 vitamīns, riboflavīns ļoti lielā devā ir ar pierādītu efektivitāti. Bet, ja godīgi, viņi līdzīgā diēta var palīdzēt un var nepalīdzēt. Bet tas ir tas tieši, kas nav ķīmisks, kas nav tā kā farmācija. Ja? Bet ir vēlams saskaņot ar ārstu, kurā brīdī lietojam un cik ilgi. Jo migrēnas terapijā nebūs zāles, ko jūs lietojat 1 nedēļu. Tagad es ārstēšu migrēnu un lietošu magniju 1 nedēļu. Nedarbosies. Vienmēr migrēnai diezgan liels periods, tie ir kaut kādi 2-3 mēneši, ka mēs vispār saprotam, vai šis te, ko tu lieto, šis veids darbojas. Un reti ir, ka pirmā lieta, ko es esmu nozīmējusi, sarakstījusi, ka tas lieliski darbojās. Mēs cenšamies no visu spēka piemērot tieši to, kas būtu visizdevīgāk, ja? Bet bieži vajadzīga korekcija. Ja kaut kas jāpieliek, vai kas jāpaņem nost, vai devas jāpielāgo, vai tur jāpieliek kaut kāds šis pārtikas bagātinātājs vai uzturu piedevu klāt. Jā, tas komplekss reizēm var būt tāds ļoti interesants daudzos līmeņos, kas darbojās. Un tādēļ vismaz mūsu centrā ir diezgan laba komunikācija ar cilvēkiem. Tas nav tā, ka viņš vienreiz atnāc un sveiki. Jā, tad viņš sāk lietot zāles, viņam tur vai nu parādās kaut kādi jautājumi par zālēm, vai parādās jautājumi par blaknēm. Viņš drīkst ar savu ārstu aprunāties. Bieži mēs izmantojam telefonu konsultācijas, lai tādus īsus jautājumus atrisinātu. Ja? Bet neapšaubāmi klātienes konsultācija ir daudz lielāka vērtība. Ja? Un telefonu tur tiek uzdots viens jautājums vai 2, vai rakstiet man zāles vai kaut kādas blaknes, bet tad, kad pacients atniek klātienē, tad mēs iegūstam daudz vairāk informācijas. Cilvēks jautā, es atbildu, man jautās jautājumi, un es pēc tā, kā cilvēks sēž, un kā viņš izturās, kādi ir rāda, kā viņš runā. Man rodās jau priekšstats, kas būtu labāk noderīgs. Kādā terapija varētu būt. Un neapšaubām šo te galvassāpju ārstēšanā, tā ir komplekss, tie nav tikai medikamenti. Medikamenti vieni paši, jā, strādā, bet ne tik labi kā šis te komplekss, ja, ņemot vērā psihoemocionālos faktorus, ja, un to, ka bieži vien cilvēki ar galvassāpēm, viņiem ir vēl citas tā saucamās psihiatriskā spektra saslimšanas, kā trauksme, kā panikas liekmes, kā miega traucējumi, kā depresijas simptomi dažādi, ja. Šīs ir komorbiditātes, kas ir pacientiem. Tātad arī vizītes laikā, runājot ar cilvēku, mēs iegūstam priekšstatu, kā mēs varētu, kombinējot medikamentus vai iedodot vienīgu medikamentu, ārstēt vairākas lietas, kas traucē. Jā, varbūt, doktor Balodi, jūs kaut ko vēlētos papildināt par šīm komorbiditātēm? Jā, tas komorbiditātes ļoti svarīgi ir arī, teiksim, ieraudzīt, atpazīt, jo dažreiz, piemēram, depresijai tie galvenie simptomi var būt galvas sāpes, ka tāds tas somatiskais sindroms, kad nav spēka, nav enerģijas, sāp galva vai dulla galva, un tad teiksim tā, kad sākot ārstēt to kā depresiju, arī tad tās galvas sāpes pāriet. Tā kā
Jā, tāpēc tas nav tā vienmēr tik izolēti. Tas galvas saps varbūt arī parādīt tavu apslēptu depresiju vai trauksmi, panikas lēkmes. Jā, tad vienmēr jautājums, kas tad ir pirmais, vai depresijas dēļ galvas sāpes vai galvas sāpes dēļ depresija, kas to es nevaru neko iesākt. Bet pētījumi rāda, ka populācijā ir apmēram 5–6% cilvēku depresija. Savukārt tie, kuriem ir migrēna, depresija ir 17%. Statistika rāda šo te saistību, ļoti izteikto saistību ar migrēnu. Ar saspringuma galvas sāpēm ir drusku savādāk, jo saspringuma tipa galvas sāpes ir mazāk intensīvas sāpes, mazāk traucējoši. Ar saspringuma tipu galvas sāpēm cilvēks parasti var funkcionēt, var turpināt kaut ko darīt, labi, tās sāpes tur ietraucē, bet var turpināt darboties. Cita lieta, ka šīs saspringuma tipa galvas sāpes kļūst hroniskas. Tad jau traucē tas fakts, ka viņas tā galva sāp katru dienu nepārtraukti. Ja? Tas sāk krist uz nerviem, kļūt par tādu jau pats par sevi faktoru, kas veicina šīs somatoformās izpausmes, dažādas ķermeniskās izpausmes, jo tās sāpes jau neatlaižās no rīta pamosties atkal viņas sāp. Ja? Un šīm saspringuma tipa galvas sāpēm biežāk pacienti nāk tad, ja tās kļūst hroniskas, ilgstošas, mokošas, varbūt ne ļoti intensīvas kā migrēna, bet tieši tas ilgums ļoti, ļoti traucējoši. Un tad tur arī ir rinda faktori, kas vairāk tieši pie saspringuma tipa galvas sāpēm. Bieži tur ir kombinācija ar dažādām šīm te kakla vai krūšu nervu sāpju sindromiem. Varbūt šīs saspringuma tipa galvas sāpes, varbūt pēc kakla traumām, pēc galvas traumām, pēc automašīnu traumām, kad ir šīs straujais galvas apliekums un saliekums, tā saucamās pātagas cirtiena traumas, kas pēc tam izpaužās kā saspringuma tipa galvas sāpes. Kas vēl? Jā, galvas sāpes saistīts ar dažādām asinsspiediena svārstībām varbūt. Bet tās jau nav saspringuma, tās ir sekundāras, kas ir pie citas saslimšanas. Tātad galvas sāpes, kas ir pie tādām saslimšanām kā paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, pie dažādām hroniskām locītavu saslimšanām, pie dažādām hroniskām infekcijas slimībām, varbūt galvas sāpes. Kā vēl? Pie depresijas, protams. Es teiktu arī kaut kāds stājas problēmas, ja kaut kur pēdu potītu, piemēram, salauzt un visu laiku jāklibo, tad arī muskuļi. Man šodien bija pacienta plaka no pēdu, kur es ap galva. Jā, jo tas mums muskuļi ir savā starpā saistīti un tad kaut kāda problēma kaut kur tālu prom var arī atsaukties arī uz galvu, uz kaklu, pleciem. Tā kā. Jūs mazliet arī pieminējāt ķermeņa distresa traucējumus, jeb somatoformas traucējumus. Kāda tur varētu būt saistība ar galvas sāpēm? Tur varbūt ir tas, ka arī tā nervu sistēma ir tādā kā trauksmes režīmā un pastiprinātā tā uzraudzības stāvoklī, ka viss ir kaut kāds dīvains sajūts, kas tas ir, un tad ir tāda, iekšēji trauksme, tā nervu sistēma, kas tieši par iekšējās vidas uztveršanu ļoti aktīvi darbojās, un tad visādas dīvainas sajūtas sāk parādīties, un tad dažreiz tās var būt arī galvas sāpes, kas varbūt maina raksturu, migrē vienā pusē, otrā pusē, tad tur varbūt kaut kas sāk tirpt. Teiksim, uz tās veģetatīvās distonijas fona tās galvas sāpes arī var būt kā viens no simptomiem, bet tad tas varbūt nebūtu tāds kā migrēnai. Migrēnai ir pa fāzēm, kad pacients jau atpazīst, kā tas viss tad pa ķēdītei. Pie veģetatīvās distonijas tur varbūt nav tāda secība. Tur var pārsteigt pašu pacientu, dažreiz ārsti arī, kas ko sāk stāstīt.
Jā, veģetīvā distonija izpaužās kā dažādi somatoformi. Nevis somatiski, nevis reāli simptomi, bet kas atgādina dažādas slimības simptomi. Tas notiek tad, ja veģetīvā nervu sistēma vairs nevar normāli funkcionēt, ja, jo veģetīvā nervu sistēma ir tā, kas atbild par mūsu ķermeni, lai viss labi justos un labi funkcionētu. Respektīvi, lai būtu asinsspiediens normāls, ne pa augstu, ne pa zemu, lai sirds strādā tā kā vajag, pat repēm ātrāk, mierā, lēnāk, lai gremošanas orgāni strādā tā kā vajag, kad izvēlās pareizās gremošanas sulas tanī brīdī, kad vajag, un nevis tad, kad nevajag, ja? Lai būtu temperatūra, ķermeņa temperatūra visu laiku atbilstoši ārējai videi un komfortabla. Tur ir vesela rinda šo te funkciju veģetīvai nervu sistēmai, ko vajag nodrošināt. Savukārt, tad, ja viņi ir pārslogot vai arī bijusi kāds emocionāla krīze, kaut kāds liels notikums, kas izjauc šo te veģetīvās nervu sistēmas pareizu funkcionēšanu, viņiem var sākt funkcionēt nepareizi. Respektīvi, ir kaut kādas sajūtas, bet pamatojumi tai sajūtai nav. Piemēram, cilvēks atnāk ar sāpēm vēderā, vēders tiek izmeklēts ar visādām metodēm, ar radioloģijas metodēm, ar endoskopijas metodēm. Tur nekā slikta nav, vai arī atrod kaut kādu sīkumiņu. Kaut kādu pavisam sīkumiņu, kas noteikti nav atbildīgs par tām sajūtām vēderā. Vai ir kaut kādas trokšņausīs ļoti bieži. Vai ir galvas reiboņu sajūta. Reiboņu sajūta, īstenībā cilvēks ļoti labi var nostāvēt uz vienas kājas, bet viņi sajūta, ka pasaule kāžās. Varbūt saudabīgas tirpšanas rokās vai kājās. Vai kādreiz man cilvēks stāsta par tādām sajūtām, ko es nekad nebiju dzirdējusi. Ja? Man liek aizdomāties, ka tur kaut kas nav gluži tāds, kas atbilst kaut kādai noteiktai patoloģijai. Ja? Bet, protams, tas liek izmeklēt, jo nekad mēs nevaram zināt, vai tā ir veģetīvās nervu sistēmas funkciju traucējuma izpausme, vai arī tā ir kaut kādas slimības pazīme. Respektīvi, ir kaut kāds simptoms, kas mums liek aizdomāties par noteikti saslimšanu, mēs izmeklējam. Ja mēs neatrodam apstiprinājumu, ka tur ir saslimšana, tad analīze tiek taisīts, izmeklējumi. Tādā gadījumā, novērtējot situāciju, vislielākās aizdomas ir tieši par šiem somatoformiem simptomiem. Un pie tiem pieskaitās arī paaugstināta temperatūra ilgu laiku, 2 mēnešus paaugstināta temperatūra, tiek izmeklēts visas infekcijas, nekas nekur nav, analīzes viss ir normāls, bet temperatūra paaugstināta. Tas varētu būt kā somatoformas veģetīvas disfunkcijas pazīmes. Tāpat kādreiz nelielas asinsspiediens pārstiebas, kuras pat ārstē ar asinsspiedienu zālēm, bet sakārtojot veģetīvo nervu sistēmu, spiediens normalizējās. Protams, arī galvas sāpes šī sarakstā, ja, kas arī var izpausties ar, kā viens no tiem vairākiem somatoformās disfunkcijas traucējumiem. Ārstējot veģetīvo nervu sistēmu, ko mēs ārstējam dažādi, to varētu labi pastāstīt, ja, tad sakārtojās visas tās lietas. Visas, ne tikai viens simptoms, bet temperatūra normalizējās, asinsspiediens normalizējās, nav vairs troksnis ausīs un galva vairs nesāp. Ja? Vesela rinda simptomu, ko kādreiz pacients atnāk pie manis un saka, man sāp galva, un ja es nepajautāšu, vai jums sāp arī vēders, vai ir aizcietējumi, vai caurējs, es atbildi nedabūšu, un ir tikai galvas sāpes. Ja? Tādēļ ir aicinājums cilvēkiem nākot pie ārsta stāstīt visus simptomus, visus, kas tev traucē. Liekas, ka pilnīgi nebūtiski. Ka man jāstāst, ka man ir ejot pa ielu vienmēr jāpunktierē, kur es aiziešu uz tualeti. Bet tas man ir svarīgi, jo tas arī norāda par kaut kādiem šiem te veģetīvās nervu sistēmas regulācijas traucējumiem. Ja? Te mēs arī pieskaramies pie nemedikamentozo ārstēšanas metožu klāsta, faktiski par ko jau mēs runājam daudz, bet varbūt tā apkopojot, kā tad mēs varam noregulēt savu nervu sistēmu, doktor? Viens ir tas, ko es jau iepriekš teicu, vispār sākt just savu ķermeni, iepazīt, jo bieži tās veģetatīvās disfunkcijas sākas, ka ķermenis prasa tu uzmanību, kad viņš tiek ignorēts. Un tas sāk likt, iemācīt cilvēkam pasēdēt ar sevi, saprast, kā es jūtos, kur man šobrīd saspringums,
kas tās par sajūtām un nebaidīties, jo bieži cilvēki arī ir pilnīgi uztraukti par tām sajūtām, ko viņi jūt, un teiksim tā, ka iepazīt, ko ķermenis saka, tā kā sākt justies kā mājās savā ķermenī, un to var dažādas fiziskas aktivitātes, vai tā būtu joga, vai pilates, vai vienkārši pastaigas dabā, kad ķermenis ir iesaistīts, vai tu dažādi tai chi vai kaut kas, katram ir savu individuālie. Dažādas meditācijas tehnikas. Arī meditācijas tehnikas. Grāmatu lasīšana par šo tēmu. Jā, jo informācijā ir arī tas spēks un atbildība. Tā. Dažādi elpošanas vingrinājumi, kas arī palīdz, jo, jā, teiksim, ja tīpaši bērnībā bijuši vairāk tie stresori, arī tā nervu sistēma bieži ir tajā uztrauktajā režīmā, un tad kaut vai ir tādu kā vienkāršu dziļu elpošanu var ļoti ātri ieslēgt to nervu sistēmu, kas atbildīgi par atjaunošanos, atslābināšanos, jo mēs, piemēram, mēs ar savu elpu regulējam savu nervu sistēmu, un daudz to neapzinās, un tad tur uztraucās un elpo daudz, un dikti. Nav gaisa, jā, nav gaisa, jā, un tad vajag kādā brīdī vienkārši pasēdēt un pelpot tieši lēnāk, un tad tas arī palīdz atslābināties. Tādas vienkāršas, nemaz nevajag neko ļoti sarežģītu daudzreiz. Tā. Vēl es gribēju noteikti pieminēt, ka var izmantot arī akupresūras, respektīvi aktīvos ķīniešu terapijas punktus, kas var palīdzēt mazināt sāpes, arī galvas sāpes. Tie ir vairāki, to es varu drusku parādīt. Tātad viens no punktiem ir šeit starp īkšķi un rādītāju pirkstiņu, šī vietā pa vidu. Šito punktiņu var paspiest vai tādām kustībām, apjavēt kustībām, pamasēt. Var tanī punktiņā pielikt plokdaiviņu. Ar lieku paspiestiet un pastaigāt mājās, ja? Basrokās to var darīt, ja? Tas ir vispārējais sāpju punkts. Bet šo punktu nekādā gadījumā nedrīkst stimulēt grūtniecis. Lūdzu, ja? Nekādā gadījumā, jo tas ir diezgan spēcīgs punkts, var izprovocēt nepatikšanas grūtniecības laikā, ja? Lūk, tad ir punkti, kas ir paredzēti galvas sāpēm, viens no punktiņiem starp uzacīm, šo tāpat var pamasēt, uz acu galos, šeit punktiņi ir, tad visi noteikti zina, ka galvas sāp, man gribās šādu paņemt roku. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir ļoti aktīvs punkts. Tātad aiz acs ārējā kaktiņa mēs paskatāmies, kur ir bedrīte, un parasti tas punkts ir jutīgs, arī tiem, kam nav migrēna. Tas punktiņš ir jutīgs, ja, viņi var pamasēt, vai šī punktā var uzmērēt kādu no pretsāpju ziedēm, to pašu Vietnamas balzām, bet viņi noteikti nevajag trāpīt acī, jo tad migrēni noteikti pāries un sāpēs kaut kas cits, ja. Lūk, tātad šeit mēs pamasējam šo punktu, un ir vesela rinda punktu aiz auss, tur, kur galvas kauliņš beidzās un sākās mīkstais kakls. Ja? Šie ir tie punkti, ko māma var pasmērēt bērnam ar piparmētru vai mentolēļiņu, smaržīgo, ja? Vai to pašu Vietnamas balzāmiņu. Ja? Tā tos punktiņus var pamasēt. Maziņš bērniņš raud ar galvas sāpēm. Protams, ja bērnam ir izslēgts citi iemesli galvas sāpēm. Tur ir, protams, nevar visas galvasāpes ir migrēna, tā nav. Ja, tātad, ja ir zināms, ka tās galvasāpes ārsts pateica, ka tur nav kaut kāds cits iemesls, tad mēs varam pamasēt šos te punktus ar eļļu, kas varētu palīdzēt. Šie te ķīniešu punkti ir diezgan, kādreiz ļoti labi palīdzēt, sevišķi maziem bērnu vai arī pusauģiem. Un, protams, vingrošana, fizioterapija, mērena fiziska slodze, jo cilvēki galvasāpēm, ja tās ir tās pašas saspringuma tipa galvasāpes vai migrēnas slēgums laikā, es netrādos priekšā kādu, kas varētu paskriet, ja, pakritīt galvu, jo migrēnas slēgums laikā tas provocē vai pastiprina galvasāpes, ja, bet starp liekmēm viegls skrejiens ļoti labi, vai pie saspringuma tipa galvasāpēm var tas skrejiens pat novērst migrēnas slēgmi, ja. Tad
Jā, protams, visādas meditācijas prakses var izmantot, un var izmantot arī mūsdienās ir dažādi pieejami aparāti, ar kurus var kādreiz izmantot migrēnas ārstēšanai. Un tie pilnīgi noteikti nav ķīmiski ietekme, bet mums ir zināma šī te neiromodulācija, tad aparāts cefalī, kas viņš ir uzliekams uz pieres, aktivizējot trīszaru nervu šķiedriņus, varētu būt labs efekts. Bet noteikti jārunā ar ārstu, tas nav tā, ka vienreiz es uzlieku aparātu un mūžīgi mūžos esmu vesela. Diemžēl migrēna tā nenotiek, tas aparātiņš jāliek regulāri, ja? Tad ir smadzeņu stimulācijas metode, ko var izmantot. Atkal speciāls aparāts, ar ko to var darīt. Tad ir tā saucamā bioloģiska atgriezinās saite, biofeedback. Latvijā ir pieejama šī metode. Starp citu, tā ļoti labi strādā bērniem. Man bija grupa ar zinātniekiem, kas strādāja pie šīs metodas, un tas bija diezgan daudz gadus atpakaļ, un es viņiem sūtīju bērns ar migrēnu, un bija tiešām reāli labi rezultāti. Ko es vēl palieku garām? Tā galvenais jau laikam ir. Jā, apmēram. Jā. Cik daudz dažādu virzienu var darboties. Un kombinācija. Kombinācija to dažādās situācijās, pie dažādām plaitēm var visu ko to kombinēt. Jā, un jūs, doktor Jēger, parādījāt mums akupresūras punktus, un doktor Baloda, varbūt jūs varētu pastāstīt vai nodemonstrēt kādu relaksācijas vai elpošanas tehniku, kaut ko vienkārši, ko mēs varētu iedot līdz mūsu klausītājiem un skatītājiem. Var vienkārši tā, kad uzlikt roku sev uz vēdera un tad sākt, teiksim, ieelpot caur degunu, un tā, lai vēders paceļās, tā ir tā diafragmālā elpošana. Un tad var, piemēram, tā, ka 1, 2, 3, 4 tā būtu ieelpa un izelpu garāk. Jā, var aizturēt, jā. 1, 2, 3, 4. Un tad lēnām. Līdz 7 skaitot. Jā. Garāku izelpu. 3, 4, 5, 6, 7 izelpot reiz. Jā, tā kā katrs cits var 6, cits var 8, cits var varbūt viss. Bet, ja koncentrēties uz elpošanu, tā ir tā veģetīvās nervu sistēmas funkcija, regulēt elpošanu, ko mēs ar apziņu varam iespaidot. Jo es nekādīgi nevaru iespaidot veģetīvās nervu sistēmas funkcionēšanu, kaut kādu gremošanas sulu, lai tagad Tīvā zarna lūdzu izstrādāt tādu šitādu sulu. To es nevaru, bet elpošanu es varu iespējot. Jā. Labi, paldies. Tagad mums ir tādi 3 īsie triecieni jautājumi no klausītājiem. Arī mūsu šodienas diskusijas gandrīz jau izskaņā. Tad kāda klausītāja jautā, vai deguna blakus dobuma iekaisums var veicināt migrēnas, jūsuprāt? Dažreiz no blakus dobuma iekaisumiem var parādīties galvas sāpes, vai es neteiktu, ka tā ir migrēna, bet kad tā ir noteikts raksturojums, kas ir sekundāri iesnām blakus dobuma iekaisumiem. Bet, protams, ja pacienta ir ar migrēnu un viņai ir kaut kāds tā kā respiratoras saslimšanas, piemēram, kaut vai Covid vai iesnas blakus dobuma iekaisuma, protams, arī uz tā iekaisuma fona var būt arī biežākas migrēnas. Jā. Labi, doktor, vai jūs vēlēties papildināt? Noteikti deguna blakus dobums nav migrēna, tas ir, bet sāpes ir milzīgas, ārkārtīgi stipras mēdz būt, tā, ka nezinu, ko darīt. Ja? Bet tie ir citi simptomi, tā nav migrēna, un ārstēšana ir pilnīgi cita. Deguna blakus dobuma. Bet, ja cilvēks ir migrēna, tas var kombinēties nelaimīgā kārtā. Labi. Nākamais jautājums ir, kāds raksta, ka ir izrakstītas zāles, kas ir kādas no triptānu grupas, bet laikam īsti vairs nedara, jo galvas sāpes uznāk reizi nedēļā. Ko varētu mainīt? Jāiet pie ārsta. Jo triptāni palīdz 95%. Ja triptāni tiek lietoti, kāda noteikti medikaments tiek lietots ļoti ilgi, viņš var sākt
kļūt mazāk efektīvas. Tas ir viens, bet varbūt tās galvas sāpes nemaz nav migrēna. Varbūt tas ir kaut kas cits. Jo ir neapšaubām zināms, ja cilvēkiem ir migrēna daudzus gadus, bet pēkšņi mainās, galvas sāpes kļūst savādākas, tas ir cits veids galvas sāpēm, ir sevišķi, ka tas ir cilvēkam pēc 45 gadiem, tas ir brīdinājums simptoms, kas noteikti liek iet pie ārsta un noskaidrot, kas tās ir pa galvas sāpēm. To nevajadzētu palaist garām un atļaut, lai tas viss varbūt tās paliks labāk. Nē, ja sāpes ir savādākas, savādāk veidi nekā bija līdz šim, jāiet pie ārsta. Jā. Un pēdējais jautājums no skatītāja jautājumiem ir tāds, vai jūs pieņemat jaunus pacientus un kā pie jums var pierakstīties? Pieņemam pacientus, jā. Tā kā es esmu strādāju šeit Vivendi centrā, esmu arī Stradiņas slimnīcā. Tā kā pieraksti ir atvērti, jā, var droši. Jā. Savu reģistratūru Vivendi centrā. Tad pašā šodienas izskaņā arī aicināšu jūs katru varbūt apkopot, varbūt iedot kādu ceļamaizi mūsu klausītājiem un skatītājiem. Kas ir tas, ko gribētos vēl piebilst šodien? Varbūt sāksim ar jums, doktor Jēger. Galvas sāpes nevajag ignorēt. Ja jūs nekad neesat bijuši pie ārsta un jums ir galvas sāpes, ir vērts aiziet pie ārsta un noskaidrot, kas tās ir pa sāpēm un ko var darīt. Jo mūsdienās migrēnas lēkmes var kupēt ar medikamentiem ļoti, ļoti sekmīgi. Savukārt, ja jums ir dažādi emocionāli traucējumi, trauksme, panikas lēkmes, nospiests garstāvoklis, dažādi simptomi, arī tas ir ārstējams. Ejiet pie ārsta, nemokaties. Jūs krietni uzlabosiet savu dzīves kvalitāti un radīsiet prieku gan sev, gan saviem apkārtējiem. Paldies. Jā, pilnībā piekrītu, jo iespēja mūsdienās ļoti daudz gan farmakoloģiskajā ar dažādiem medikamentiem, gan nefarmakoloģiskajā terapijā. Tā kā, jā, neuzņemties to upuru pozīciju, bet to ar to atbildību un uzņēmību un rīcības spēju, kad ir varianti. Tas nav lāsts, varētu teikt tā. Tā kā, un otrs, jā, kad iepazīt sevi, ik pa laikam pačekot, kas notiek ķermenī, vai nav kaut kur kaut kāds saspringums, nu tā, jo tas mūsdienu dzīvesveids ir ļoti aktīvs un arī man pašai grūti dažreiz atrast tos momentus, tā kā, bet ik pa laikam atgādinot sev vai ieviešot kaut kādus tādus mazus rituāliņus un kaut kāds kaut te hobiju līmenī, tā kā, kad atrast prieku, jā, un iepazīt savu ķermeni un atrast to, kas viņam patīk. Katram citas lietas, cits jogo, cits elpošanas vingrinājums dara, cits skrien. Tā kā, bet jā, iepazīt to, kas ķermenim ir vajadzīgs. Nevis varbūt tikai visu laiku tur prātam, darbā vai mājās, ģimenē, citiem, bet arī pajautāt, ko man vajag, ko manam ķermenim vajag. Savā ziņā migrēnas lēkme ir tā, kas reizēm aptur ceļā, un tad tas, ko iespējams var darīt, ir mācīties apstāties pirms tā lēkme ir pienākusi. Bet kā jūs abas teiktu, kā lai cilvēks nezaudē cerību, meklējot starp šiem dažādajiem psihosociālajiem faktoriem, apmeklējot sāpju ārstu, neirologu, mēģinot dažādus medikamentus, jo reizēm tas tiešām ir ilgs ceļš, kamēr cilvēks atrod to, kas tieši viņam vislabāk palīdz. Kā nepadoties? Nu, tieši tā, nepadoties. Nākt un jautāt, es domāju, ka mēs varam iedot plānu, mēģināt iedot plānu, ko darīt. Bet tam ir tā reizēm, sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem ir dažādi šie emocionālie traucējumi, vai arī kuri ļoti jūtīgi, nevienmēr pirmais ārsts, ar ko viņš satiksies, būs tas, ar ko viņš var labu kontaktu iegūt. Ceļš psihoterapijā, tas ir ceļš, lai jūs atrastu ārstu, ar kuru jums ir laba sadarbība, labs kontakts. Un nepadoties, nākat un jautājiet. Mēs noteikti esam tie, kas varam palīdzēt, mēģināt sastādīt plānu, ko jūs varētu darīt. Tas nenozīmē, ka jums tagad vienmēr jānāk tikai pie mums. Mēs varam
iedot padomu, jo mums ir diezgan liela pieredze strādājot ar cilvēkiem, kuriem ir dažādi traucējumi, dažādas saslimšanas. Tās nav tikai migrēnas, tās ir dažādas neiroloģiskas saslimšanas, dažādas sāpes, visdažādākās. Šodien mēs runājam par migrēnu, bet tas lauks ir ļoti plašs. Un savas kompetences ietvaros es noteikti varu iedot padomu, ko darīt, un tas nevienmēr nozīmē, ka nāc pie manis. Jā, kā nepadoties, arī atcerēties, ka ir tās divas pozīcijas, kā varbūt, ka tu esi upuris un ka viss ir slikti un nekas nepalīdz, vai tomēr, teiksim, tā, kad ir iespējas, ir varianti un tās rīcības iespējas, ko pats var darīt, vai ejot pie ārstiem, vai ieviešot kaut kādas dzīvesveida izmaiņas, un svinēt arī, un svinēt mazās uzvaras, sākt ar mazumiņu, tā kā, jo bieži cilvēki arī nāk, viņam liekas, ka katru dienu sāp galva, vai pildot kalendāru nemaz nav tik traki, tā, ka mēdz būt arī, ka nenovērtē, bet mēdz būt arī, ka pārvērtē, un tad, svinēt arī tās mazās uzvaras, un tad pa vienai mazai uzvarai uz priekšu, tad jau tas lielāks arī tas progress kopumā. Paldies jums abām par cerības iedvešanu un aicinājumu nepadoties. Un es domāju, šī diskusija noteikti ir izgaismojusi dažādus gan psihosociālos faktorus. Paldies jums arī abām par tehnikām, ko mūsu skatītāji un klausītāji var paņemt līdzi no šodienas. Un atcerēsimies, ka zināšanās ir spēks un atbildība. Un paldies arī jums, cienījamie klausītāji un skatītāji, par līdzdalību šodienas diskusijā, arī par jūsu jautājumiem. Šīs diskusijas ierakstu varēs noskatīties Vivendi centra kanālos, un jau nākamajā trešdienā, tātad 9. oktobrī, notiks divas praktiskas nodarbības šeit Vivendi centra telpās ar fizioterapeiti par galvassāpju ārstēšanu un fizioterapeitu lomu tajā. Taču mēs tiksimies jau nākamajā ceturtdienā, 10. oktobrī, šajā pašā laikā ar sarunu par emociju regulācijas lomu galvassāpju pārvaldībā, kur runāsim ar klīnisko un veselības psiholoģiju, EMDR terapijas metodas lietotāju Daigu Zadināni un klīnisko psiholoģiju un KBT terapeitu Kristīnu Dodiņu. Paldies jums! Uz tikšanos! Paldies!